Labi, nākamais ir mūsu USB sērija 4700 un 5800. Sērijas USB ir atšķirības. Nedaudz atšķiras no PC vai PC. Sistēma USB moduļi ir A. Datora perifērijas ierīce tā. Lielāko daļu laika moduļi ir novietots ārpus šasijas, lai vidi. Varētu būt, ka viņiem ir kāda vibrācija. Vai pats modulis atrodas netālu no signālu, tāpēc USB ir paredzēts šim nolūkam. Veida scenārija, lai tas attīstās A. Funkciju sērija kaut kas līdzīgs. Drošību un uzticamību, piemēram, mēs uzlabojam USB. 500 sērijas viņi ievēl SD un meklēšanas aizsardzība līdz 3. līmenim un arī dinamiskam scenārijam mēs nodrošināt A. Slēdzams USB kabelis, lai USB savienotājs un USB kabelis nebūs atraisīti, kamēr vide ir vibrējošs un arī par signāla savienojuma vadi. Pieslēgums mums ir noņemami gr. Termināļi neatkarīgi no preses veida vai skrūves tips. Klientam to ir vieglāk izdarīt. Pievienojiet signālu uz un arī visu statusu. Ir norādīts, ka mums ir A. Lielāks skats nākamajos slaidos. Runāt par šo un arī par USB 50800 sērija. Varat izmantot margrietiņu ķēdi, savienojiet līdz 5 sērijas moduļiem, lai jūs varētu paplašināt USB moduli. Savienojums uz 5 moduļiem uz augšu. Atrast moduļi. Labi, šis ir tikai scenārijs, ko es vienkārši aprakstīts, varbūt jūs ievietojat. Moduļi jūsu mašīnā un ir izmērs. Jums ir nepieciešams, lai izmērs būtu mazs, lai jūs varētu izvēlēties USB moduļus un arī dažus no tiem. Dažām sistēmām jums nav A. C vai PC slots, varat izvēlēties USB moduļus vai pat vēlaties uzlabot savu sistēmu, bet gan savu sistēmu. Visas automašīnu vietas ir aizņemtas. Citām automašīnām varat izvēlēties USB moduļi, tāpēc šeit ir lielāks skats uz USB 15500 sēriju mēs. Ir ID slēdzes reģistrējums USB 3.0, augšējā un LTC esošā osta un arī liekā jauda. USB 50500 sēriju un arī viss. Indikātori, jo indikātori un arī dažos no dažiem no moduļi mums ir savienojums. Savienojuma schēma uz tā un arī rozā definē ir aprakstīta arī priekšējā panelī, tāpēc tas tiešām ir viegli lasīt no un kad saņemat A. Moduļus, kurus varat viegli zināt, savienojiet to pareizi. Prom, un arī tā ir lieta. Summa jau ir paredzēta. Uz muguras, lai jūs to nevarētu darīt, ir jāpieskrūvē kaut kas cits, lai iespējotu. D sliedes savienojums D sliedes. Montāža ir kārtībā un ir patiešām svarīga. 1, lai nodrošinātu USB savienojumu, lai mūsu USB 5800 sērijā tam ir A. Atklāšana komunā. Saziņa, tiklīdz tā konstatē. Šis savienojums būs pirmais. Do modulis pats darīs vienu reizi. Tā ir L funkcija, kuru varat iestatīt. Bezatteicis droši bez problēmām. Iestatīta vērtība, tā pāries uz F. Vērtību un pēc tam, kad savienojums ir izveidots. Atpakaļ jūs pārņemat kontroli, nevis jo status uz darba statusu, tas ir viens. Vissvarīgākā lieta USB 5800 sērija, nu tas ir atvienots labi, šeit ir A. Lietojuma programma, kas izmanto USB 5830. Uzi kontrole de Google. Tirdzniecības automāts Merte.
Stacija, tāpēc USB 5830 ir 16 kanāli. Izolēts digitālais IOH modulis, lai tas varētu lasīt no LED statusa, ko tas var ģenerēt. Modinātājs, kuru, diemžēl, var iedarbināt. Signalizāciju un atveriet vārtus vai aizveriet tos vārtus vai vienkārši palūdziet to mašīnai. Dos jums biļeti vai iegūstiet statusu. Viss tik daudz. Mrt stacijā tas tiek piemērots. Eiropa ir kārtībā, tāpēc nākamā ir IDSE sistēma. Ir modulārā DEX sistēma, un tā ir bāzes vienības un arī kombinācija. Mod mērīšanas modulis un bāzes ierīcei sērija ir I900. Un mērīšanai mums ir ITEX 700. Un 800. Sērijas tā tālāk. Mērījumu pusē mēs piedāvājam vairākus. Izvēlēties vairākus mērīšanas moduļus, no D-sound vibrācijas, termiskais bruģis RT un arī vispārējais spriegums un strāva uz. Mērīt no un arī ātrumu, vibrācijas rotāciju un arī var izmērīt stiprības mērītāju zemo šūnu. Tāpēc tas ir patiešām elastīgs. Konfigurējiet savu sistēmu atbilstoši savam. Ir nepieciešams jūsu sensors. Jūsu IO un arī tas. Tas ir kompakts izmērs kompakts un arī ir patiešām uzticams un mērogojams un moduļa pusē mums ir A. Statīval modulis un plug and play. Bāzes vienība arī šajā gadā mēs. Paziņojiet par tālvadības šasiju. Tāpēc šeit skatiet, kā tas izskatās. Mazliet. Tuvāk tam ir mans metāla korpuss un sistēmas indikators uz tā it slēdzis. Uz ja jums ir vairāki mērījumi. In sistēmā it slēdzis. Atšķirt tos savā sistēmā. Un arī tas nodrošina plašu klāstu. Sprieguma diapazona ievada no 10 līdz 30 tas ir ļoti bieži, kad lietojat dažus no tiem. Daži cilvēki dod priekšroku izmantot 12 voltus un dažus no tiem viņi dod priekšroku 24 voltu strāvai. Ievadi, uz tiem attiecas 10 līdz 30 un arī turpiniet funkcijas. Uz B5800 tam ir log. USB 3.0 augšupējā virkne un pakārtotie porti. Tas var arī paplašināt USB. Savienojamība līdz 5 moduļiem 5. USB. Ierīces labi, mums ir arī viss vienā. Risinājums, lai jūs varētu, ja jums ir viss vienā, jūs varat to savienot 964. Un NX kontrolieris tagad mums ir NX 55, 5580 un 5570 izvēlēties. Un jūs varat no moduļa, kas mums ir A. Rozā uzdevums uzdrukāts uz vietas tā. Kad saņemsiet moduli, to varēsiet uzreiz zināt, kā savienot signālu ar moduli arī, kā es teicu. Ir elastīgs jo konfigurācijā. Lai jūs varētu vienkārši konfigurēt sistēmu atbilstoši tam, kas jums nepieciešams, ja vēlaties. Nepieciešama 16 kanālu vibrācija. Mērījumu varat izmantot 6-4 IC. 801 modulis ir pievienots un izveidot A. Sistēma un arī summa ir pieejama. USB dzenāšanā un arī nāk blakus Ethernet. Vajāšana un patiešām svarīga lieta. Modulārajā DEX sistēmā tas ir viss. Signāls ir sinhronizēts. Caur šasijas aizmugures plānu tātad, ja. Kad esat pievienojis visus moduļus un vēlaties tos sinhronizēt kopā, jums tie ir tikai jākonfigurē. Navigators mūsu programmatūrā navigator un tad jums tie ir jāsaliek vienā. Modulis viens virtuālais modulis un viss.
Sinhronizācija tiek veikta, piemēram, jūs var sinhronizēt 16 kanālu ievadi. Vibrācijas ievada, piemēram, šī un. Tad velciet visu moduli un izveidot virtuālu ierīci, piemēram, manu moduli. Un tad tas ir virtuālais modulis, kuram ir 16 ievada un arī. Kad esat izveidojis šo virtuālo moduli, visu konvertēšanas pulksteni vai aktivizētāji tiek sinhronizēti kopā. Nav nepieciešami papildu iestatījumi. Sinhronizēt tos, tie ir sinhronizēti. Protams, jūsu uzstādījumi un, piemēram, 2 un, piemēram, 3 jūs, ja vēlaties sajaukt tos pa digitālo ieeju, digitālo izēja un tā temperatūra. Spriegums tad un jums ir, ko vēlaties. Sajauc tos kopā ar vienotu. Paraugu ņemšanas ātrumu varat arī darīt to pašu. Lieta, lai tās sinhronizētu kopā. Šeit ir modeļa piemērs. Analīze uz viena no tiltiem. Viens no tiltiem uz pasaules uhtat. No jums nepieciešamās modeļa analīzes. Jums ir jāuzstāda vairāki akselerometra vibrācijas sensori iekšā. Citā vietā A. Pārkāpums, un tad viena lieta ļoti svarīga. Ir tas, ka jums tie ir jāsinhronizē kopā, lai jūs varētu darīt analīze, izmantojot no jums nepieciešams, lai tos ierakstītu un pēc tam, kad tie ir iegūti vienlaikus un vienā un tajā pašā vietā katram jūsu kanālam, tad varat tos analizēt un uzvilkt vienā un tajā pašā laika tabulā. Analizēt, tāpēc šī ir ļoti svarīga lieta. Pirmais ir tas, mūsuprāt, visi mērījumi ir sinhronizēts, un tas nodrošina lielu kanālu numuri. Iegāde un arī programmēšana. Valoda, kurā mēs atbalstām Python, atbalsta patiešām lielu skaitu trešo partiju analīze. Algoritmus, lai jūs varētu integrēt. Algoritmi ar sartī. Algoritmus, lai tas būtu patiešām ērti. Analīzes analīzei. Programma un arī Al-Anona sistēma to nodrošina Ethernet interfeisu, lai datus var nosūtīt atpakaļ, izmantojot Ethernet, tāpēc šis ir viens no IDC lietojuma programmām.